Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties atkal nedēļas nogalē raidījumā Aktuāla diskusija, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šo raidījumu mēs esam veltījuši atkal kādai grāmatai. Un sveicinu studijā Juri tevi. Juris ir teoloģijas doktors un misionārs. Priecājamies. Un kādus mēnešus atpakaļ mēs jau šeit radio studijā runājām par kādu grāmatu, kur ir iznākusi un kurai jau ir komplektā ir izveidots mazas kastītes, sērkociņu kastīte, tiek dāvināt līdzi. Bet katrs izvēlās, kā viņš to kā viņš vēlās ko darīt. Šodien mūsu uzmanība ir piesaistījusi kāda cita grāmata. Un šī grāmata ir arī nopērkama, ja nemaldos, pat arī visos kristīgajos grāmatu veikalos. Un šo grāmatu ir tulkojis un izdevis, kas šeit ir Apgādes zvaigzne, ABC, ja es tā pareizi saprotu, jā. Un tulkojis uz latviešu valodu ir Luteriskās baznīcas mācītājs Linārds Rozentāls 2016. gadā. Interesanti, kā šī grāmata saucās Dievs 9.0. Kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme? Savu veidu tāds moto. Šis moto ir kā ar jautājumu zīmi. Kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme? Jāsaka, ir godīgi. Malači, ka tādu reklāmas jautājumu var uzlikt, jo tas jautājums nodrošina. Visi grib zināt, kāda tad būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme. Labi, bet iepazīstoties vairāk ar šo grāmatu, rodas ar vien lielāku jautājumu. Uz kurienu ved šī grāmata? Vispār, kādi avoti tiek izmantoti? Un kas ir šo grāmatu autors? Šajā gadījumā šīs grāmatas autors nav latvietis neviens. Tie ir vācieši. Un nedaudz pastāstīsim. Tu noteikti, Juri, pastāstīsi, jo tu esi. Paldies, es tev gribu uzreiz sacīt. Paldies tev, ka tu šo grāmatu, es redzu, esi izgājis cauri pat tik smalki. Wow! To var tikai Juris Doveiko. Tiešām ļoti liels paldies. Te es katrā lapā tev te pa 5, pa 7 un vēl atzīmēts. Tev bija ļoti liela pacietība vajadzīga. Tas tiesa, jā. Par ko šī grāmata un kāpēc mēs runājam? Un tad raidījuma noslēgumā, ko lai mēs darām ar šo grāmatu un ko mēs sakam cilvēkiem. Viņa patiešām dod šo atbildi uz šo jautājumu. Un uz kurien šī grāmata ved? Vai viņi dod atbildi, jā. Un vai viņi vispār dod atbildi? Jā, es gribētu mazu īstu tādu priekšvēsturīti, jo pats par sevi diez vai es viņu būtu pat lasījis vai iedziļinājies. Ir tik daudz labas lietas un konstruktīvas un svētīgas lietas, ka var darīt un ir ko darīt. Jā, ir ko darīt, bet tādā tīri pastorālā kalpošanas sakarā un arī padomdošanas sakarā man nācās runāt ar cilvēkiem jau kādu labu laiku atpakaļ. Un tad es
pirmo reizi saskāros ar vienas tradicionālas baznīcas locekli, kuras baznīcā veica semināru par šo tēmu Dievs 9.0. Un viņa man teica, ka viņai palicis slikti. Semināru laikā. Jā, un ne tādā ziņā, kad tur bija aiztaisīt logu un nebija ko elpot, bet tieši tādā pārnestā nozīmē, nebija garīgi ko elpot. Jā, cilvēks smaka nost un nezināja vairs, ko darīt, un bija tik tālu apjutis, ka viņa dieva versija ir tikai 4.0 un tālāk viņš ne par ko netiek. Un tad man pirmo reizi šis nosaukums pavīdēja, un es domāju, tā, vai ne? Ar ko mums tagad ir darīšana Latvijas grāmatu tirgū. Jā, un tad arī no citām pusēm nāca. Un galvenais, ka no dažādām konfesijām, jā, gan no luterāņu, no katoļu, jā, vienkārši cilvēki bez teoloģiskas izglītības reaģēja uz to ar tādu milzīgu nesapratni un nezinu tālāk, ko darīt, kādam ir slikti, kāds ir apjūts. Un tad pēdējais, ko es dzirdēju no kāds Latvijas attālāks no vietas, no Rīgas, kur kāds draugs man zvanīja, teica, kad jūs beidzot taisīsiet kādu raidījumu par šo jautājumu, jo šo grāmatu pērk, dāvina, to dara arī mācītāji. Ja. Tāpēc, ka viņas tirgo kristīgajos grāmatveikalos. Jā, bet ne tikai tāpēc, bet tāpēc arī, ka ir sajūsmināti. Tas tāda kā ažiotāža, kā sensācija un kā kaut kas neparasts, kā kaut kas jauks. Tad tas spieda iepazīties ar to dziļāk un varbūt tiešām, lai arī tad tas, ko mēs teiksim, būtu sekts un pamatots, tad mēs te tagad centīsimies likt klāt faktus, jā, ne vienkārši izteikt tikai savu sašutumu par to. Patīk vai nepatīk. Patīk, jā. Un, lūk, es uzliku tādu mazu virsrakstiņu apziņas evolūciju no 1.0 līdz 9.0 ar tādu apakšvirsrakstiņu nāve katlā, jā, no otrās ķēniņa grāmatas 4.40. Un varētu teikt, arī tādas alternatīvas nosaukums varētu uzreiz, īpaši daudz nevelkot garumā un neslēpjot attieksmi, ja, pret šādu veidu literatūru. Es domāju, ka tāda nosaukuma arī būtu piemērota, kurus varētu šai grāmatai dot. Dievs 9.0, jeb veids, kā inteliģenti atteikties no kristietības. Jā. Jeb kā sasniegt nirvānu, apgaismību, nemainot savu konfesiju. Jeb kristīgā būdisma versija. Man īpaši patīk, tas speciāli uzliek to U, jo viens amerikāņu draugs mums to tā bija sapratis un izcēlis, un man patīk tas kristīgais būdisms, ne kristīgā būdisma versija. Jeb arī pēdējais, teikt, Lucifera projekts pēdējo laiku, pēdējo dienu atkritējiem, arī tā varētu teikt. Skarbi, jā. Bet, ja mēs paskatīsimies tiešām saturā, es domāju, tur nepaliks tas neskaidrs šādai skarbai attieksmei. Kas ir autori? Jā, tas ir autoru kolektīvs. Interesantā veidā varētu teikt, ka tā ir viena sieviete, tā ir Mariona Kistenmachera, viņas vīrs Werners. Un arī viens mācītājs, aktīvi darbīgs mācītājs Hamburgā, man liekas, Minhenē, Tilmans Haberers. Tas ir aktīvs šobrīd luterāņu mācītājs, bet visi trīs viņi, kā sieviete Mariona, tā Werners Kistenmachers un Mariona Kistenmachera un tas pēdējais, viņi ir visi teologi.
Visi ir kristīgie teologi. Un, viens ir pensionāts mācītājs, šobrīd strādā par karikatūristu. Vai viņi jau ir nākuši ar kaut ko pirms šīs grāmatas, ar kādām citām? Jā, visnotaļ, un tas jautājums man arī interesē, jo gal galā, ja šādu literatūru izdod kā Dievs 9.0, tad jautājums, ko viņi vēl ir rakstījuši un ar ko viņi nākuši klajā. Un te ir, es saskaitīju pēc manas informācijas kādas 4 grāmatas, kuras ar savu nosaukumu vien jau ievieš skaidrību, ja kādā virzienā šie cilvēki domā. Te viena ir gudrības enneagramma 96. gadā, izdota dārguma no 3 gadsimtiem, tā ir pat laikam latviski. Es neesmu drošs, kas ir latviski un kas ir vāciski, bet es viņu tulkoju to nosaukumu. Jā, tad ir grāmata par mandalām, enerģija un spēks caur mandalām, izdot Minhenē 2006. gadā. Piedod kristīgām mandalām? Es neesmu lasījis. Lai radioklausītājs saprastu, lai nesajauc ar mandeļa riekstiem. Kas ir mandala? Mandala ir principā budistu meditācijas forma, jeb rīks, kur tiek meditēts uz zināmiem simboliem, tāpat arī tas tiek pat veidots un taisīts, un tas tiek arī varbūt kā kaut kur izkārts. Es zinu, vienā bērndārzā bija mandala uzliktā, lai viss tur iet iekšā un viss redz. Varbūt to arī saprot kā portālu, atvērtu portālu uz neredzamo pasauli. Dažādi to var skaidrot, bet katrā ziņā tas nav kristīgs nekas, tas nāk no austrumu tradīcijas. Un tāpat arī labirinti, ja, kas ir mēģinājums kaut kā viņus tā kristīgot un psiholoģiski integrēt. Bet pamats labirintam. Es zinu, ka daudz kristieši man arī ir sacījuši, tāli. Kas tad labirintam slikts? Jā, es tik zinu, ka sākums viņiem ir ezotēriskā tradīcijā. To katrs var pārliecināties, kaut vai uzklikšķinot ar vienu klikšķi Googlē, un tur varēs redzēt, kāda loma ir labirintiem ezotērikā. Tā kā tas arī nāk no svešiem avotiem. Ja? Labi, šie autori faktiski tad ir savā veidā, tā viņu tendence ir ezotēriska. Ezotēriska tendence, kaut gan, jā, tas šodien tiek kristīgots, tad enneagrammas ir pazīstams jēdziens, jā, Latvijā arī ar to nodarbojās, un pat it kā zem tādas kristīgas izkārtnes, bet saturs, mēs jau esam par to nevienreiz runājuši. Jā, saturs, tas ir arī dziļi ezotērisks, saistīts ar Georgiju Gurdžijevu vārdu. Tas ir viens no, vai ne, tur ir tas... Cilvēki, kuri pirmo reizi dzird vārdu ezotērika, jeb ezotērisks, tad īsts formulē. Jā, ezotērisks, tas ir grieķu vārds, viņš nemaz nav slikts pēc, ja viņi lieto pareizi. Pretstatā ir eksotērika, tas nozīmē ārējs, un ezotērisks, tas ir iekšējs. Kristum arī bija iekšējais mācekļu loks, teiksim tā. Kristīgā ezotērika, bet bibliskā nozīmē, tas ir ārējiem, tas nav dots saprast, bet iekšējiem viņš skaidro savas līdzības, jā. Bet pārnesumā tad uz New Age un uz svešām, teiksim, atziņām pārnesot, tas iegūst pavisam citu jēgu, un ezotēriskās mācības nodarbojās ar cilvēka transformāciju, viņa pārveidošanu tikai ne bibliskā atslēgā. Jā. Var tā teikt, ka cilvēks meklē sevi sevī? Arī jā, tas pamatā jau viss tur ved austrumu virzienā, kad Dievs nav kaut kur, bet viņš ir dziļi iekšpusē, tad pirmais skats uz iekšu, ja, tad eso,
Un tad tik tālu, kā saka, tu viņu meklēsi, un tad tur, kur tu viņu patiesi atradīsi, tur izrādīsies, ka tu pats esi tas. Tas ir tāds slāmās sī, tas arī par ko šai grāmatā būs tālāk runa. Vienā vietā mums būs ar to jāsaskarās. Nu, lūk, kā veidojās nāve katlā, vai ne? Tas ir, kad viens Elijas māceklis meklēja ēdamo un atrada meža gurķus un iegriez tos katlā un nepazīdams, kas tas pa augu. Ja, domādams, ēdams un taisīja visiem ēst. Un tad, kad sāka baudīt šo ēdienu, tad vīrs sāka kliegt. Nāve ir katlā, dieva vīrs. Tad vēršoties pie Elīzes, un tad viņš, protams, to neutralizē šo katla indi ar Jā, šo jūs varat izlasīt 2. ķēniņa grāmatā, tā nodaļā 40. Jā. Tālāk pant. Bet es to tādā kā līdzībā, jā. Jo te ir runa par nāvīgu recepti, kā es to saprotu, lai mazliet atdzīvinātu mums tās grāmatas izklāstu, nāvīga recepte, kā veidojās. Nu, vispār recepte kā tāda, vai ne? Recepte ir tāda, piemēram, ņem tur un tad maisa kopā ar citiem ingredientiem, un tad vāra, un varbūt stampā, un beigās sanāk tas, ko mēs esam iecerējuši. Tad šajā gadījumā te ir tik tiešām viena milzīgs ingredientu daudzums, kas ir samests katlā, ja? Vienā lielā katlā. Un sākot ar tīri sekulārām lietām, mēs ņemam, vai neņemam, kā teikt, daļu vēsturiskā materiālismu. Jā, tā tīri materiālisms, tas ir tīrais materiālisms, vai ne, tas, ko sekulārā pasaulē pazīst, vai ne, piejācam klāt Hēgeļa dialektiku, tas ar tur ir daļu darvinismu, daļu attīstības psiholoģijas, daļu Teilhāra de Chardin evolucionismu. Ja, tas ir bišķiņ savādāks nekā Darvins, bet tas pats vien ir kaut kur līdzīgi, vai ne tikai garīgots, un ņemam vēl kaut ko, piemēram, procesa teoloģiju, pievienojam klāt gnostiskos avotus, visu veidu kristīgo misticismu, Meisteru Ekehārtu, tur Bēmi, Tauleru, katoļu mistikas, pareizticīgo mistiku, jā, visu to arī liekam katlā, tad vāram kopā ar zen budismu, sufismu, hinduismu, maisām, kamēr paliek bies. Un tad piebēržam klāt kaut ko bišķiņ arī no Bībeles, ja, tādā patvaļīgas skaidrošanas mērcē, bet tā, lai ir tur tās lapiņas pa virsu, kā bišķiņ izskatās kristīgs. Līdz beidzot, tad mums ir šis pavāra mākslas brīnums gatavs servēšanai. Es pat gribu teikt, tam virsrakstu uzliek ko? Dievs. Varētu domāt, ka tas ir Dievs sākumā, bet es neticu, ka tas ir Dievs. Nekādā ziņā tas nav Dievs. Ja nu vispār, tad ar mazo burtu. Ja? Tā varbūt varētu to. Šeit grāmatas vākam virspusē ir Ričarda Rora priekšvārds. Tad tas ir kā tāds, jā, kaut kas sevišķs. Jā, tāds ceļzīme. Jā, ne tikai ceļzīme, bet tas ir arī tas marķējums, ar ko mēs varam atpazīt, ka šī grāmata, tāpatās arī kā tā iepriekšējā Sērkoku grāmata, viņas stāv vienā koncepcijā. Bišķiņi runā par dažādākām lietām, bet praktiski tie paši ideoloģiskie avoti, jā, principā tie paši ir lietoti. Jā, es esmu te pāris atradis, kas ir skaidri vai ne tur iekšā, un arī pati grāmata par to runā ievadā. Tas ir Klērs Greivs, tas ir ASV psihologs, attīstības līmeņa teorijas izgudrotājs. Tad ir viņam skolnieki ir Beks un Kauens, kas attīsta tā saukto spirālu veida dinamikas modeli, kas ir pamatā šai grāmatai. Kā jau te mēs redzam, ja, te ir tas viss tas spirāliskais.
Un tad, kas ir tiešām pamatā, ko mēs redzam no pirmās līdz pēdējai lapspusē teju. Ja? Tā viena personība visu laiku dominē. Tas ir Kens Vilbers. Tas ir tas, par ko jau mums ir bijusi runa. Viņam nav akadēmiska grāda, bet viņš ir ļoti populārs filozofs. Zināmās aprindās, protams, tā. Kaut arī pats viņš kritizē New Age, iespējams, New Age zemākās formas viņš kritizē, bet viņš principā skaitās New Age filozofs. Praktizējošs budists. Un ne tikai tas, viņš ir par mērķi uzstādījis integrēt visas iespējamās zināšanas, viņam tur ir sava sistēma, tāds četrstūrīts, tāds rūtains un viss veida, un tā ir viņa programma, kā te ir integratīvā pieeja. Ja? Un tur viņš ir centies patiešām, ja, un līdz šai dienai arī vēl dzīves un arī vēl strādā šai virzienā. Un tas tajā grāmatā ir, Kens Vilbers ir viens no tādiem īstiem apustuļiem, varētu teikt, šajā grāmatā. Bet arī viens bēdīgi slavens kristietis, vieniem viņš ir varonis, protams, tas ir Pierre Teilhard de Chardin, bet viņš ir jezuītu tēvs, kurš ir ārkārtīgi kontroverzāls un arī teju aizliegts. Jā. Nav ar bullu aizliegts, bet katoļu baznīcā, protams, arī viņu uzskats nepieņem. Bet viņš ir tas, kurš ir vēl to devu te pielicis klāt, to indas devu. Proti runādams par evolūciju, kurā kosmoss evolūcionē no A, teiksim, pārfrazējas alfa un omega, ja, Dievs ir alfa un omega, vai ne, un te sākuma punkts ir tas visums, kas sākās no, es nezinu, no kaut kurienes, no primitīva kaut kāda stāvokļa, un tad viņš attīstās uz augšu, un tad omegas punktā sakļaujās ar Dievu. Ja? Tas pats panteisms zināmais, un tāpat viņš ir mistiķis un ezotēriķis, kopā ar dabas zinātnēm to maisa visu. Un pēdējais ir Richards Rohrs, kas jau arī ir, ievadā te. Richards Rohrs ir franciskānis, bet arī kontroverzāls savā pat baznīcā, jo viņš pārstāv ļoti ķecerīgus uzskats, skatā arī uz Kristus upuri. Viņam nepatīk asins, nepatīk nemaz. Viņš ir Kristus upura asins. Jā, viņš ir iestājies par nevardarbīgu upuru. Tātad tur, kur tas viss tā masanīm, tas, lai jūdiem paliek. Jā? Tad mēs runājam par citu veidu. Un tas pavēr viņam iespēju plašu bāzi, lai varētu savienot kristietību ar budismu, ar citām tradīcijām. Un viņš ir kontemplatīvās mācības un sevis iztukšošanas skolotājs. Tādā kas arī populārs šeit Latvijā. Jā, viens no tām personām, kuras godā. Labi, mums laiks ļoti steidzās. Saturs, kāds ir faktiski tas, ko mēs esam nopirkuši šo grāmatu, ko mēs tur varam lasīt? Tātad īsi te ir tādas, es teiktu, 3 daļas. Ievads ir vispār kas un ko un kā, kas tev izraisīs vispār tā kā vēlmi ar to visu krāmēties un kāpēc. Un tad ir paši tās pakāpju, tās evolūcijas pakāpju analīze. Un visbeidzot, tas interesantais, tā ir mistagoģija, ko ir vēl 3. daļā, varētu teikt, ir autori pielikuši klāt. Mistagoģija, tas ir grieķu vārds, kas sastāv no mistērijas un āgo, vai ne, kad ir ved tevi kāds, tātad, kā tu sasniegs to visu, tev parāda ceļu, garīgo ceļu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es teiktu,
meklējošiem un nopietni domājošiem kristiešiem, kas tiešām gribētu saprast, kas tas ir, šo grāmatu lasīt no beigām. Dievs 9.0, ko vispār tas nosaukums ir tā interesanti. Dievs 9.0, tas ir manas ticības vērtējums iepratim Dievam, jeb Dieva lielums iepratim man. Tad es tev jautāju tikai. Jā, tūlīt mēs pie tā varētu nonākt. Tikai tāds papriekš tāds, kas saka, izvirzījums, jā, ir grāmatai sākumā. Jā, kāda ir tava Dieva versija? Vai ne? Tā kā Dievs 9.0, tas ir nesasniedzams augstums, ja tas ir tas superideāls, uz kuru tev vajadzētu tiekties. Bet kur tu stāv patiesībā, ja? Un kā tu sevi varētu novērtēt šajā skalā no 1 līdz 9? Ja? Un tad, lūk... Sevi es vērtēju, jeb Dievu es vērtēju? Gan vienu, gan otru mēs redzēsim. Jo tas nemaz īpaši neatšķirās viens no otra. Jā. Tu esi Dievā, viņš ir tevī un tajā līmenī. Jā, kā. Un tad tā grāmata palīdzēs tev saprast sākumā jau, ja, kad, piemēram, ortodoksāli ebreji, konservatīvie katoļi, tradicionālie musulmaņi, jā, nemaz nerunājot par kaut kādiem baptistiem, kas tradicionāliem. Viņi atrodas stadijā Dievs 4.0, tad zilajā stadijā. Tad katrai stadijai ir sava krāsa. Katra krāsa, jā, krāsa ir piekārtot klāt šai Dieva versijai. Kam krāsas te vajadzīgs piekārtot? Es īsti arī nesapratu līdz galām, vai to kāds jau ir, to simboliku kāds ir atklājis vai saņēmis atklāsmē no kaut kurienes, jā, bet tā viņi operē ar šīm krāsām, kāds viņas ir ieviesis, viens no tiem dinamiskās spirāles autoriem. Varbūt arī, lai būtu vieglāk to visu, kas saprast. Ir arī, kas čakras tīra ar krāsām. Visu ko, jā. Viņām arī ir nozīme kaut kāda simboliska varbūt un tā, bet tad ir diskusijā vieglāk, vai ne? Kas tu esi, zilais, vai ne, piemēram? Vai oranžais, vai zaļais. Zaļais labāks pat. Labi, sāc ar zaļajiem. Bet ja tu zinātu, kas ir zaļie, tu negribētu nevaz tāds būt. Labi. Tātad, protestanti, kā viņi saka, bet liberālie protestanti, Dievu jau saprot augstāk, tas ir 5.0, tas ir oranžais. Tie ir tie, kas sev ir atmetuši, piemēram, Bībeles autoritāti un netic, ka tas ir Dieva vārds. Tā apmēram tā doma. Brīžiem tur ir teiks ielikts, brīžiem tur ir. Jā, bailes ir mazinājušās, jo tu redzi zinātniski un ar prātu to visu var novērtēt, un tā jau ir versija 5.0, tad augstāk pa 4.0, kur te ar mītiem operē un te domā, ka tas ir, redz, Dievs te kaut ko ir atklājis un devis, tas viss ir mītu līmenis un nožēlojam un savā laikā derēja, bet tagad tev ir jāiet tālāk un postmodernai kristietībai atbilst tas zaļais un tāpēc arī ir pārpratumi, viņi saka. Bet pats galvenais, kas ir šeit, kāpēc tev vispār jālasa tā grāmata un kāpēc tev ar to jānodarbojās, tāpēc, ka tava problēma ir tāda, ka tava sistēma ir novecojusi. Palīdz man saprast. Es tur Dievu vārdu. Pieņemsim, es tagad esmu jauns Dievu bērns. Es sāku lasīt, parasti tiem, kas ir pat piedzimuši no augšienes, tiem saka, sāc lasīt ar jauno derību. Es sāku jauno derību lasīt un katru vārdu ticu, ka tas tā ir. Un tad, pagaidi, tu man saki, ka šī grāmata saka, tā sistēma ir novecojusi? Jā, tāpēc, kad no šīs grāmatas viedokļa baznīca nav tā institūcija, kurai būtu jādod gatavs atbildes uz jautājumiem par Dievu.
Līdz ar to, un arī dievkalpojumos, ja tu tur sēdi un tur tiek dziedāts par Dievu, par Kristus ciešanām lieldienās, ja tur tiek runāts par grēku, tad skaidri un viennozīmīgi šī grāmata saka, tā ir versija 4.0, mītiskā versija, un savam laikam derēja, kaut kādos tur, nezinu, arhaiskos laikos, bet šodien tātad baznīcai, individuālam kristietim, sabiedrībai ir jāspēr solis, grandios solis uz priekšu, un tas tad ir varbūt tas lielākais grēks, ka mēs neejam laikam līdzi un paliekam sēžot savā versijā 4.0. Un lasa Dievu vārdu. Un lasa Dievu vārdu un vēl māca to citiem, ja, ka tur ir kaut kas, tur katrs vārds, un kas tas vārds ir, tas ir kā no Dieva vārds, bet tā nebūs tā versija, pie kuras vajadzētu turēties. Tātad šī grāmata grib radīt revolūciju. Viņš saka, revolūcija mūsu ticībā. 12. lapspusē teikts. Šīs grāmatas atziņas var radīt revolūciju mūsu ticībai, iespējams pat mūsu sabiedrībā. Vai ne? Tātad tas ir tas lozungs, un vēl viens moto te ir ļoti skaidri pateikts, prom varētu teikt, ar mītisko Dievu. Tas ir pat pašā šajā reklāmas tādā lapspusē ir redzams, ja, ka šis zilās krāsas Dievs versijā 4.0 ir visai traucējošs, un viņam ir jāmirst. Un tātad laimīgs, jeb svētīgs tas, kas nepaliek par salstabu šajā versijā 4, bet kurš kā, teiksim, progresīvais iet ārā un kas saka, sasniedz attiecīgās versijas, ja, uz augšu un uz priekšu. Ja. Lūk, te ir tātad no vienas puses varētu teikt, piedāvājums progress uz priekšu, nekavējies, nepaliec pa salstabu, bet patiesais grāmatas mērķis arī ļoti skaidri redzams, ļoti ātri un ļoti skaidri katram, kas kaut cik orientējās Bībelē, kaut cik orientējās jaunās derības izteikumos. Un tad, piemēram, 341. lapspusē grāmatā ir teikts, kā ar Dievu 9.0 modeli mēs gribam parādīt, ka ticība nav kaut kāds reiz par visām reizēm izveidojies un nostiprinājies pārliecību kopums. Vēlreiz izlasīt. Tad ar grāmatu Dievs 9.0 modeli mēs gribam parādīt, ka ticība nav kaut kāds reiz par visām reizēm izveidojies un nostiprinājies pārliecību kopums. Un tad es atradu Jūdas vēstulē 1.3, absolūti pretējo, jā. Tur ir teikts, mēs cīnāmies, ja, mums ir jācīnās. Ne tikai vienkārši tā jāpatic, bet jācīnās ir par mūsu kopējo pestīšanu. Un mēs cīnāmies par ticību, kas svētajiem reizi par visām reizēm ir uzticēta, ja nodota. Tas ir tas grieķu vārds hapaks, kas, tik, kā saka, akmenī kalts, jā, pasaka, ka ticība šādā nozīmē, kā ticēts lielums, kā veselums. Tas ir tā, kā nevis man subjektīvā, kam es pieķeros, bet kā pestīšanai domāta atziņa, ja? Kā atziņa kopums. Nemainīgs, vienreiz par visām reizēm nodots, nekur nekas netiek pielikts klāt un nekas noņemts nost. Debesis un zeme zudīs, arī piedod šī te baltā. Paskaties, cik baltā ietērptā grāmata arī zudīs. Zudīs un mirs, jā. Bet, lūk, šeit šie vārdi nezudīs. Amen. Ticība. Amen. Ticība, kāda viņa ir apustuļu un praviešu atklāsmē mums dota, jā, Dieva dot tādu, viņa ir kā viens nemainīgs lielums.
Un par pielikšanu klāt un noņemšanu nost mēs zinām, gan vecā, gan jaunā derībā ir kaut kas pateikts. Un tas ir tas. Redzams, ka autors īpaši kaitina. Kaut gan viņi, protams, atklāja kā defekts visās tajās 9, 8 varbūt pakāpēs. Visur viņi atklāja kaut kādas vājumus un problēmas, tā viņi grib, teiksim, iet, bet ir redzams tomēr, ka viņiem tas Dievs 4.0 ir īpaši kaitinoši. Un kāpēc? Tu paliec vienkārši ar ticībā. Paliec arī savā dievkalpojumā, kurā tiek dziedāts ticības dziesmas, piemēram, par Jēzus upuri, par, kā te teikts, par lietām, kas ir, kā saka, Bībelē rakstīts, un tātad par žēlastību, par grēku, par Dievu. Un viņi saka, viņi jau saka skaidri, tātad tā ir mītiski agrīnā sabiedrība, tā ir mītiskā valoda. Tātad tāda stāst par grēku un par pazušanu, par žēlastību, par pestīšanu, par niecību un apžēlošanos, kā ir lapas pusē 333. Tā ir visa arhaiski mītiska valoda. Faktiski tie cilvēki ir jāpažēlo, ka viņi turās pie tā, kas saka, ir viss pārvarams. Bet šeit ir, piedod, es tev pārtraukšu, šeit ir vēl viens citāts. Tieši kontekstā par šo te 4. pakāpi. 262. lapas pusi. Jau šodien cilvēki ir augstākām apziņas pakāpēm. Amen. Jā, tas ir tas. Es gribu par to pajautāt. Labi. Jau šodien cilvēki ir augstākām apziņas pakāpēm sāk mūsu baznīcas un reliģiskās kopienas neuzskatīt par institūcijām, kuras dod cilvēkiem gatavas atbildes uz viņu jautājumiem par Dievu. Baznīcas varētu pārvērsties par atvērtu iespēju telpu, necenšoties jautājumus tūdaļ atklāt ar kādu atbildi. Tieši tā. Respektīvi, nāc telpā, meditē kopā ar mums. Nes iekšā šajā telpā visu, ko, jo tā būtu iespēju telpa. Nes iekšā visu, ko, un ļauj cilvēkiem ar visu to vienkārši uzsūkties, paņemt sev. Jā, un tas saucās augstākām apziņas pakāpēm, cilvēks ar augstākām apziņas pakāpēm. Tā ir tā, tas ir tas dzeltenajā, tirkīza krāsas apziņas pakāpē ir šī totālā pieņemšana, kur jebkurš un ar jebko tu vari ne tikai saprast viņu, to jau tu vari 6. pakāpē saprast pārējos, bet tu vari arī caurstrāvoties un beigās nonāk tirkīzes pakāpē līdz lielam holismam, tā ka tu pat esi viens ar viņiem. Teiksim, tur sanāk visi musulmaņi, sanāk budisti, sanāk vēlnu pielūdzēji, luciferis, tā jebkas faktiski, vai ne? Un viņiem visiem ir vieta, viņi visi ir leģitīmi, viņi visi atrodas kaut kādā dievs versijā. Un tagad to ar augstāko pakāpi es spējīgs viņus, var teikt, ne tikai ar viņiem tur diskutēt, bet vēl vairāk par to ar viņiem sajust vienu grandiozu vienību. Un tāpēc jautājums par tādām gatavām atbildēm, kuras kāds grib dot un it sevišķi izslēgt kaut ko, kā te viņu skaitina tas dualisms, izslēgt vainu, vai ne, jo tas ir Oram kaitinošs jautājums, viņš tā cīnās pret to dualismu. Ja nemaldos, Rora grāmatas arī tirgo kristīgajos veikalos, kristīgos grāmatveikalos. Kā jau meditācijas skolotāja grāmatas tirgo, ir šī bēdīgā lieta. Un tātad tas vainu, atšķirības starp ļauno un labo, svēto, nesvēto, šķīsto, nešķīsto, patieso un nepatieso. Tas viss ir, teiksim, viņiem dualismu kategorijas, kurās tu esi iestrēdzis, nabaga nelaimīgais, teiksim, ne vispār ne šausmīgi nelaimīgs, bet nelaimīgs tāpēc, ka tev nav pieejams
pieejams kaut kas vairāk par to. Un tad tu, lūk, kā tām savām gatavajām atbildēm baznīcā gribi būt par to salstabu. Ja, tā ir tā problēmiņa, ja, ko viņi uzrāda. Un, lūk, viņi saka, mainīt versiju, apgreido savu sistēmu, vai ne, savu dievu versiju apgreido. Un to viņi saka ne tikai kristiešiem, bet saka interesanti arī visiem pārējiem. Ja, jo izrādās visur, kur ir kaut kāda veida tāda stabilitāte un kārtība un noteikumi, un kā jau tas ir, faktiski visur, vai ne? Budisms rūpējās par savu budismu tīrību. Nav ko tur pieejaukt klāt kristietību. Ir tā fakts. Teiksim, jā. Pareizi, tas ir dažādas lietas, un tāpēc viņi iet vai ne savu ceļu, un tad no šīs grāmatas viedokļa viņi saka, tā lielajām baznīcām, tā tad visu lielo pasaules reliģiju pārstāvjiem vajadzētu apzināties, ka to institūcijas kulti un domāšana ir ieslodzītas mītiskajās zilajās krāsās, mītiskajā apziņas pakāpē. Gan katra indivīda, gan institūcijas patiesas vēlēšanās ir jākļūst turpmākai attīstībai pāri zilās krāsas apziņas pakāpēji. Tātad, lūk, tā ir tā programma, es teiktu, Lucifera programma, jā, pēdējo laiku atkritējiem vienalga kādiem. Un tas ir tas uzsaukums, jā, ne tikai kristiešiem mainīt, apgreidēt savu versiju, bet faktiski visiem, jā, kas turās pie kaut kādas tādas kārtības, skaidrības, kas atšķir labo no sliktā, pareizo no nepareizā. Ne? Tas viss, tā teikt, ir dualisms. Un te mēs redzam to schēmu, te viņu piestāda, kā evolucionē cilvēks, sabiedrība un Dievs. Okay. Tu esi pārsteigts, jā? Nē, Tu esi pārsteigts. Kā evolucionē cilvēks, labi, tur ir visādas variantu teorijas. Sabiedrība, labi, viņi arī tur evolucionē. Un Dievs arī evolucionē? Jā. Pirmajā brīdī, kad tu to lasi kaut kā, tev mazliet tas tā, neliekās, varbūt nekrīt tik ļoti virsū. Bet, kad tu aizlasi grāmatu līdz beigām, un kad tu saproti, kas tā Dieva 9. versija ir, un kas notiek tajās augstākajās pakāpēs, tad tu ļoti skaidri var atpazīt, ka runa ir faktiski par to. Tā ir tā klasiskā mistiķa schēma. Procesa teologs Whiteheads viņu ir izteicis tādos vārdos, kā Dievs ir process. Tad Dievam šeit ir izcili imanenta, tikai imanenta, ne transcendenta, bet imanenta loma. Tad viss tikai no iekšpuses, jā? Ne ārpusē, bet tikai iekšpusē viss notiek, vai ne? Tad Dievs ir process. Un tas ir zināms jau no seniem laikiem. Es nezinu, no cik dziļiem seniem laikiem, ja, ka ir notikusi Dieva izplūšana. To sauc par emanācijām. Viņš ir izemanējis vairākās pakāpēs. Tas ir no sistēmas atkarīgs, cik daži saka 3 pakāpēs. Šai gadījumā tās ir 9. Bet viņš ir izemanējis, viņš ir kā izlējies ārā, ja, un tad sasniedz kaut kādas galējās robežas, un tad viņš atkal nāk atpakaļ. Kā? Uz kurien viņš nāk? Brāl, ļauj man iedzert ūdeni. Jā. Jo man nelabi metās jau, ko tur runā. Piedod man. Dievs ir persona, jeb kas viņš ir. Dievs ir persona, jeb kas viņš ir. Jā, mēs zinām. Jēzus Kristus ir persona, jeb kas viņš ir. Tieši Svētais tā. Gars ir persona, jeb kas viņš ir. Ko mēs vispār ko mēs runājam? Par ko mēs runājam, manu reakciju, ka līdz tādam murgam var nonākt, un tādu murgu drukāt, un tādu murgu tulkot, un tādu murgu tirgot, atvaino man.
Es tikai teiktu, lai tam segums ir, ja, jo tas ir tas, es esmu filozofijā rūdīts un teoloģijā, un es esmu šo sakoncentrējis, lai būtu vieglāk sekot līdzi un pateicis jau to secinājumu agrāk, ja, nekā viņš ir pierādīts. Bet, ja mēs skatāmies cauri tiešām kā grāmatā tagad to pati izpauž, tad mēs redzam tiešām šo ainu, ka evolūcionē patiesībā Dievs. Citiem vārdiem pasaka, ka apziņas evolūcija, sabiedrības evolūcija ir tas pats, kas vienlaicīgi Dieva evolūcija un pat Jēzus evolūcija. Un ko viņi dara? Viņi dara patiesībā ļoti trakas lietas. Ja tā varētu vienkārši izpaust savu sašutumu, es teiktu, ka Dievs 1.0 versijā vispār pirms 100,000 gadiem, viņi saka, tas notikās. Tur no dzīvnieka cilvēks radās, viņš saka tā. Un šeit Dievs pieņem to vienkārši kailās dzīvības izskatu. Te viņš arī ir. Tu citē tagad šo te grāmatu? Jā. Es tagad burtiski 53. lapas pusēs esmu. Ja? Un tā ir arhaiskā Dieva versija. Tas ir tas pats Dievs, bet viņš ir arhaiskā, pavisam arhaiskā versijā. Un es tad milzīgi daudz izlaižu, vai ne? Bet kas man likās svarīgi, paskatieties, ko viņi dara. Viņi saka, vakarēdienas attēlo šo primitīvo stāvokli, ja? Un, kad tu pieņem vakarēdienu, tad tu faktiski gribi teikt tā, izdzīvot un būt pāēdušam. Tu runā par svēto vakarēdienu. Tā kā šī grāmata izdzīvot un būt pāēdušam, pabarotam, ja? Tas it kā simbolizē to, ka lūk, Dievs šajā versijā ir pie pašiem primitīviem pamatiem, viņš grib tevi, kā saka, pabarot, un tas ir Dievs, vai ne? Versijā numur 1. Un tad nākamā versijā 2. Viņš jau veic kaut kādas augstākas pakāpes, te, piemēram, ir maģiskā apziņa, un te Jēzus esot lielais burvis. Tad visur ir redzama Dieva evolūcija ar vienlaicīgi. Tad evaņģēlijos mēs lasām, un tagad šīs grāmatas, teiks, adepts kāds, kas būtu, viņš ir izlasījis, pieņēmis to, iesūts sevi. Viņš tagad visur, kur viņš lasītu Bībeli par Dievu un par Jēzu, viņš uzreiz piemērot šo te sistēmu un teikt, tā ir versija, Dieva versija, piemēram, 3. Ja, tur, kur Dievs ir bargs, kur viņš ir, piemēram, kareivīgs, kaut ko, teiksim, iznīcina, ja Kanānas iedzīvotājus iznīcina. Tā ir Dieva 3. versija. Ja mēs redzam, ka Jēzus izdzen vēlnus, pavairo maizes, ja baznīcā tur veic sakraments, kaut ko tur dara vai ne, tā ir Jēzus versija, ja Dieva versija, teiksim, numur 2. Un tādā veidā viņš iet cauri, un tā tiek izsekots, mēs varam izsekot šīm versijām. Dievs 4. Paskatieties, tagad, kā Dievs līdz tradicionālā Dieva tēlam evolūcionē. Es esmu to ar sarkasmu, ar šausmīgi lielu sarkasmu saku, bet Dievs ar mazo burtu. Es speciāli pielīdzu Dievs ar mazo burtu. Versijā 4.0 pirmo reizi parādās monoteisms. Un te parādās, tātad Dievs evolūcionē līdz tam, ka viņš ir visvarenais, debesu un zemes radītājs. Stādies priekšā. Tiešām tas tur ir rakstīts. Katrs, kam vien ir galvas pleciem, kam ir acis pierē, viņš to var tur izlasīt. Viņš evolūcionē līdz šim stāvoklim. Un tad tur, piemēram, Jēzus arī versijā 4.0, ja viņš atraida sātanu tuksnesī pamatoties uz Dieva vārdiem, tad viņš citē Jūda raksts, tā ir 4. versija Jēzum. Kāds murgs, piedod, kāds murgs. Es esmu alfa un omega, es esmu sākums, es esmu kāda evolūcija, kur Kristus, piedod man, Kristus bija klāt pie radīšanas, Svētais Gars bija klāt pie radīšanas.
Vecās darības praviešu saplēst drēbes. Mēs to nedarām tādā veidā. Mēs varam raudāt, mēs varam arī kliegt, brīžiem. Bet tā ir patiesība. Kad Dievs arī evolucionē tālāk, viņu versijā, tad viņš beigot, 5. versijā viņš nomirst. Viņš kļūst par pensionāru, un tad viņu tur pētā. Viņš, vienmēr sakot, kļūst kaut kas jau savādāks. Tad 6. versijā viņš ir zaļš. Un tad tur iestājās reliģiskā pluralitāte, viņš sāk visus pieņemt, un tur tā apziņa jau ir aizmainījusies tik tālu, ka starp reliģijām vairs nav atšķirības, ka mēs varam tā kā plurālismā katrs tā kā viens otru tā labi pieņemt. 7. versijā ir beigās tiek uzdoti pēdējie dualismi, vai nu vai. Un šeit vairāk Dievs un cilvēks neveido dualistiskus pretstats, sagad uzmanīgi. Te mēs tuvojamies kristīgajam būdismam. Būdismam. Starp cilvēku un Dievu vairs nav nekāda robeža, tieši tāpat kā starp cilvēkiem vispār. Pasties, kurš aizved. Jēzus 7.0 versijā jau ir tas, kurš atceļ visas estu robežas. Viss kopā veido vienu dinamisku organismu tur un te jāpārtrauc būt kristietim, bet jāsāk kļūt par Kristu. Tāds viens spārnots izteiciens tur bija citēts. Un visbeidzot, Dievs 8.0 mēs redzam, ka ir pārēja no teismu uz panteismu. To pašu grāmatas autori arī atzīmē, ka tas ir 252. lapas pusē ir rakstīts, un to var izlasīt. Tātad šeit teistiskais priekšstats tiek atstāts, un atvērtība ir liela. Šeit pazūd arī pastāvīgais es. Tātad pazūda es. Un beigās izrādās, ka es biju vēl pēdējais šķērslis, mans es, vai ne, man individualitāte, citiem vārdiem bija pēdējais šķērslis šai vienotībai. Un tad, kad visi dualismi pazūd, tad manas vairs nav un ir tikai Dievs, vai ne. Te ir, protams, cits Dieva tēls, tas nav bibliskais Dievs, tas ir jebkas cits, varbūt tas ir Lucifers, bet tas nav Dievs. Un visbeidzot 9.0 Dievs sasniedz metagarīgo apziņu. Pazies, šeit mēs ļoti skaidri redzam, korāļu krāsas cilvēki, tāpat kā Jēzus, Sokrāts, Al-Halāčs vai Gandijs, apsteidz savu laiku un ir sveši sava laika biedriem. Viņi ir apdraudēti, jo viņus nesaprot, noraida un apkaro. Redz, kur ir, redz, kur parādās. Tas nav rakstu Jēzus, tas nav Jēzus izpircējs, tas nav Dieva dēls, tas ir kaut kāds Jēzus, kas pielīdzināts Sokrātam un pārējām, vai ne, un kas ir sasniedzis kā lielais meistars, tur Šambalā varbūt kaut kāds lielais Šambals meistars ir sasniedzis pakāpi, vai ne, un te mēs skaidri un gaiši varam redzēt, mēs varam citēt no 2. Korintiešu 11.4, bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu un ne to, ko mēs esam sludinājuši, ja jūs esat dabūjuši citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat, ne? Un to situāciju mēs redzam. Var vispēdējos murgus, taviem vārdiem sakot, un es ar to pašu saku, var uzlūkot kaut ko tādu, kas par filozofiju, kas par dziļumiem, kas par kaut ko neparastu. Tā kā, tik vienkārši būtībā redzams, un dažiem, kas nav intelektuāli varbūt rūdīti, bet viņi vienkārši tūlīt momentā jūt, ka kaut ko tādu izrunā, viņiem nelaba duša paliek šādiem cilvēkiem. Viņi reaģē uz to nekavējoties. Un es tikai gribētu parādīt, kur tas aizved. Tas aizved
tā augstākā pakāpe, kādu viņu mums tēlo, ja, šajās otrā līmeņa stāvokļos, tas ir tas nedualistiskais stāvoklis. Un ja mums ir kaut elementāra zināšanas par filozofiju, tad mēs varam... Piedod, kas lielākai daļai nav kristība. Labi, bet arī tad mēs varam nojaust, ka te labi nav. Ja? Bet mazs spiediens kaut vai mazs spiediens Googlē, ja? Varētu atrisināt šo jautājumu. Tad šī nedualisma koncepcija ir ļoti labi pazīstama. Vai ne? Viņa ir tātad hinduismā, budismā, it sevišķi, ja? Pazīstama. Un tā ir vārds pat Advaita. Advaita vārda pilnā nozīmē ne divi. Ja, tā ir vesela filozofija, vesela sistēma, kā nonākt līdz tam, lai tu atbrīvojies no visiem maldiem un ar pareizu zināšanas palīdzību, arī ar jogu vingrinājumu palīdzību, ar meditācijas palīdzību nonākt šajā nedualisma stāvoklī. Ja. Un tad tu pēkšņi sapratīsi, ka tevis nav, un arī tavu priekšstatu par Dievu. Ja? Tie visi ir meli, ir ilūzija, un tu nonāks apgaismības stāvoklī. Un tad tu varēsi teikt tat, tvam, asī. Tas nozīmē mistiķu valodā, tu esi tas, jeb viss esi tu. Saprot? Tādas lietas, vai ne? Un tad sākās pavisam cita dzīve, redz holistiskās draudzes modelis, tā ir viena kopiena. Te ir viens piemērs pa Judīti, kur sociālos tīklos kontaktē ar visas pasaules cilvēkiem un viņu domu biedri, tātad cilvēki, ar kuriem kopā lūdz un meditē. Tie ir hinduisti, kristieši, bahajieši, budisti, ebreji, viss kopā. Un viņi 20 minūtes katru dienu pavada laiku tādā lietā, neraugoties uz atšķirīgām tradīcijām, viņi jūtās super vienota, ja? Tik tālu vienota ar šiem visiem. Saprot, šī grāmata tiek prezentēta kā kristīgs darbs. Tā nav kristīga grāmata, jo pat to, kas ir kristīgs, pat ja mūsu abas divas te neņemt kāds vērā, ja, ir pietiekoši skaidri kritēriji, ja, ne, tam, lai pateikt, kas ir kristīgs. Mēs paņemsim visas kristīgās apliecības, kas ir visur akceptēts. Apostuliskā, Nīkais, Konstantinopols, Halkedona apliecība. Un tur mēs redzēsim, ka kas iziet ārpus šiem te rāmiem, tas nav kristīgs, un ne tikai nav kristīgs, bet kas kropļo kādu no šīm atziņām, ir ķecerīgs. Tātad, kā mēs ķecerību varam noteikt, jeb herēzi, ja? Kā mēs viņu varam noteikt? Tas, kurš kropļo kādu no būtisku atziņu par Dievu, par Kristu, par Svēto garu, par draudzi. Par trīsvienību. Jā, un, protams, par svētajiem rakstiem, bet tie centrāli jautājumi. Tāpēc šis darbs nekādā ziņā, nekādīgi viņš nevar būt kristīgs, viņš ir ķecerīgs darbs. Jā, paldies tev, Juri. Paldies par šo. Es zinu, ka tas nav viegli, bet es tev gribu teikt ļoti lielu paldies par to, ka tu šo darbu izgāji visam cauri. Parādīja, cienījamie radioklausītāji, skatītāji, brīva izvēle. Jūs, protams, varat darīt. Man jāsaka, ir ļoti liels nožēla, ka šo grāmatu tirgo kristīgo grāmatu veikalos. Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka ja šo grāmatu tirgo sekulārajā grāmatnīcā, tad pat tur ir atsevišķi plaukti. Tur ir saucamā reliģijas literatūra, tur ir kāda cita. Un es kā nezinātājs, ja es meklēju to, kas tur ir. Bet ja es ieeju kristīgajā grāmatveikalā, tad es saprotu, ka tur man dos visu to labāko, kas man ir vajadzīgs priekš izaugsmes attiecībām ar Dievu. Tas ir bēdīgi. Un šeit tirgus ir pirmā vietā. Mīļie, es redzu, ka biznesa zeļ un plauksts ar sērkociņiem. Biznesa zeļ un plauksts ar sērkociņiem. Lai viņš zeļ un plauksts ar visām idejām. Ar visām idejām. Brīvi katrs var darīt tā, kā viņš to vēlās, kā viņš to saprot. Paldies vēlreiz tev, Juri. Mēs esam brīdinājuši, mēs esam sacījuši.
Draugi mīļie, esiet uzmanīgi. Šis darbs ir ļoti, ļoti slidens ceļš. Maigi izsakoties. Tas ir ļoti maigi izsakoties. Paldies, lai Dievs tev bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī. Viņš svētī, viņš sargā tos, kuri arī paši sargās. Un ja ir brīdinājuma zīme, ka man ir bīstams ceļš, un es dragāju tikai, tad, mīļie draugi, tad es pats esmu vainīgs, ja es piedzīvošu katastrofu. Jūs paši uzņematies atbildību par to katastrofu, ko jūs saņemat, jeb saņemsiet. Tavu pieredze jau ir pastorālā kalpošanā, jau katastrofas jau ir. Lai Dievs pasargā no katastrofām, lai Dievs ir jums žēlīgs un svētī jūs. Tiksimies pēc nedēļas, protams, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!